1919. gadā Latvijas armija padzina Bermonta karaspēku no Latvijas teritorijas, bet Latgale joprojām bija lielnieku varā. Sarkanās armijas spēki Latgalē bija diezgan ievērojami, tāpēc vajadzēja meklēt sabiedrotos. Latvijas pagaidu valdība uzsāka militāru sadarbību ar Lietuvu un Poliju. 1919. gada decembrī Latvijas un Polijas armijas virspavēlniecība noslēdza līgumu par kopīgu kaujas darbību Latgalē. Polijas karaspēka operatīvās grupas komandiera ģenerāļa Edvarda Ridza Smiglija pakļautībā bija Polijas 1. un 3. leģionu kājnieku divīzijas. Interesants fakts, kā man liekas, bija tas, ka šīs operācijas komandēja un vadīja pats Polijas virspavēlnieks Ridzis Smiglis, kurš arī ieradās Daugavpilī, lai apsveiktu un godinātu savus karavīrus par šīm ļoti izšķirīgajām gan Polijai, gan Latvijai kaujām. 1920. gada 3. janvārī 6:30 no rīta sākās latviešu poļu karaspēka uzbrukums Latgales frontē un cīņa par Daugavpils atbrīvošanu. Militārajā vēsturē tā pazīstama kā operācija Ziema. Līdz 3. janvāra pēcpusdienai tika atbrīvota Daugavpils. Turpmākajās dienās tika atbrīvoti Višķi, Krāslavas apkārtne un 21. janvārī atbrīvota Rēzekne. 1. februārī sasniegta Latvijas etnogrāfiskā robeža Zilupe un bija noslēgts pamiers ar Padomju Krieviju. Tas ir galvenais notikums mūsu brīvības cīņu gaitā šeit Latgales pusē, kas ir atgriezusi Latgali Latvijas saime, es domāju, uz mūžīgiem laikiem. 3. janvārī 11. Daugavpilī pie krusta Slobotkā notika piemiņas pasākums. 20. gadsimta 50. un 70. gados padomju vara pilnībā iznīcināja poļu karavīru kapus, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992. gada 22. novembrī nopostītās kapsētas vietā tika atklāts jauns piemineklis poļu karavīru piemiņai. Dienas laikā piemiņas pasākumi un ziedu nolikšana notika dažādās pilsētas kapsētās, kur atdusas Latgales atbrīvotāji. Latviešu un poļu cīņai par Latvijas neatkarību 1919. un 1920. gadā ir svarīga militārā un vēsturiskā nozīme abu valstu savstarpējo attiecību vēsturē.